Lasījums no pravieša Mihas grāmatas. Bēdas tiem, kas gudro nelietības un domā ļaunu savā guļvietā. Rīta gaismiņā viņi to izdara, jo tas ir viņu roku spēkos. Viņi iekāro tīrumus un varmācīgi tos paņem, iekāro mājas un tās sagrābj. Un viņi apspiež vīru un viņa namu, cilvēku un viņa mantojumu. Tāpēc kungs saka tā: redzi, man nodomā ir šeit ciltī uzsūtīt nelaimi, no kuras jūs nenovērsīsiet savu kaklu. Un jūs nestaigāsiet apkārt tik lepni, jo tas būs nelaimīgs laiks. Tajā dienā par jums tiks izteiktas parunas un atskanēs raudu dziesmas. Mēs esam pagalam izpostīti. Ir pārmērīta manas tautas daļa, kuru neviens tai vairs neados. Atkritējam tiek iedalīti mūsu tīrumi. Tāpēc arī tev nebūs neviena, kas mestu lozes auglu daļas iemērīšanai kunga draudzē. Tas ir Dieva vārds. Desmitais psalms. Kungs, neaizmirsti nabagus. Kungs, kāpēc tu stāvi no tālienes? Ciešanu laikā slēp sevi. Kad ļaunprātis dižojas, nabaks tiek vajāts un krīt par upuri viņa viltībai. Jo grēcinieks ar savām kārībām lielās un alkatīgais pats sevī svētī. Savā lepnībā grēcinieks nonievā kungu. Atmaksas nebūs, nav arī Dieva. Ar lāstiem, krāpšanu un viltu viņa mute ir pilna. Ļaunprātība un posts uz viņa mēles. Viņš slēptuvēs sēž pie ceļiem, nevainīgo slepeni nonāvē. Bet tu redzi, tu novēro postu un bēdas, lai tās ņemtu savās rokās. Tev atdevies ir nabaks. Tu esi kļuvis aizstāvis bārenim.
Kungs, neaizmirsti nabagus. Alleluja! Dievs pasauli caur Kristu samierināja ar sevi un mums deva samierināšanās vārdu. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā farizeji izgājuši ārā, noturēja apspriedi pret Jēzu, kā viņu nogalināt. Bet Jēzus to zinādams aizgāja no turienes, un daudzi viņam sekoja, un viņš tos visus izdziedināja un pavēlēja, lai tie viņu neatklāja. Tā vajadzēja izpildīties pravieša Isaija vārdiem. Lūk, mans kalps, kur es izredzēju. Mans mīļais, kas labpatīk manai dvēselei. Uz viņa es likšu savu garu, un viņš pasludinās tiesu tautām. Viņš nenaidosies un netrokšņos, un neviens uz ielas nedzirdēs viņa balsi. Viņš nenolauzīs aizlaustu niedri. Un neizdzēsīs kvēlojošu dakti. Kamēr nebūs licis uzvarēt taisnībai. Un tautas cerēs uz viņa vārdu. Tas ir Kunga vārds. Viņš nenolauzīs aizlaustu niedri. Šis teikums mani aizved atpakaļ atmiņās uz to laika posmu, kad es jutos kā aizlausta niedre. Dzīves, sāpju, pārdzīvojumu, bēdu, sadragāta, aizlausta niedre. Bet viņš nenolauž tādas niedres. Viņš tās pieceļ un dziedina, apsaitē, uzliek ģipsi, tur, kur salūzis. Dievam katra aizlaustā niedre ir dārga. Viņš katru tādu niedri grib piecelt, dziedināt. Un aizvest zālēnās ganībās pie skaidra ūdens, mīlestības pilnībā, prieka pilnībā. Un es varu tikai pateikties Dievam, ka viņš mani izveda
no tā purva, kur es jutos kā aizlausta niedre. Un es biju aizlausta niedre. Un tagad es atkal varu smieties un dziedāt un dejot un gavilēt. Un priecāties par visu, par katru sīkumu. Manī atkal ir dzīvības pilnība. Pateicoties Dieva mīlestībai, maigajai, saucīgajai Dieva mīlestībai. Un vēl šis pats pants, mani reiz uzrunāja svētceļojumā, kad ejot pa kādu pļavu, roka automātiski sniedzās lauzt smilgas. Tāds ieradums vienkārši no bērnības, tāds patīkams, tu ej un lauz, jo tu esi liels un stiprs, tu ej un lauz, un tad pēkšņi man roka apstājās. Apstājās šīs vienas nieka smilgas priekšā, jo atmiņā ienāca šie vārdi, ka ielūzušu niedri viņš nenolauzīs. Un no tā laika, tad, kad man roka kādreiz vēl sniedzas nolauzt kādu stiebru, tāpat vien, bez mērķa, tad es apstājos un atceros šo pantu, ka Dievs nevienu niedri nenolauž. Dievs ceļ. Un kāpēc, lai es nolauztu šo vienu nabaga stiebru, tāpat vien? Lai slavēts Jēzus Kristus. Šodienas lasījumos mani personīgi uzrunāja evaņģēlija vārdi. Viņš nenolauzīs aizlaustu niedri. Es ar šo teikumu sapratu to, ka Jēzus nenolauzīs nevienu aizlaustu dvēseli vai ievainotu dvēseli. Jēzus šo aizlausto dvēseli pievilks pie sevis un dziedinās. Viņš nenolauzīs aizlaustu niedri un neizdzēsīs kvēlojošu dakti, kamēr nebūs licis uzvarēt taisnībai, un tautas cerēs uz viņa vārdu. Kamēr nebūs licis uzvarēt taisnībai. Jēzus pats ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņa taisnība ir patiesa, bet uzzināt taisnību par sevi, tas nebija viegli. Uzzināt taisnību, ka esi grēkojis pret Dievu un pats ar savām dzīves izvēlēm salauzis savu dzīvi, tas nebija viegli. Bet skaisti un brīnišķīgi ir tas, ka Dievs netiesā. Viņš liek uzlēkt taisnības saulē pār tevi un ieved tevi dzīvībā. Un tautas cerēs uz viņa vārdu. Interesanti, ka te ir vārdi tautas cerēs, nevis tautas ticēs un būs pārliecinātas. Tātad cerība ir dzīva, tā darbojas, un Dievam pat pietiek ar to, ka mēs ceram. Un te nu man atkal sirdī atskan tādas tā kā lūkšanas. Tēvs, vairo manu cerību uz tavu vārdu, vairo manu ticību un ieved dziļā tuvībā ar tevi. Lai tas top mans dzīves lūkšanu centrā, un lai tas būtu tāds, ka mana sirsniņa vienmēr atbalsojās, kad vēlas būt ar tevi kopā, tevi sastapt, tevi izprast, būt tuvībā ar tevi. Amen.